Labrīt! Kāpēc mūsdienu kultūrā tā saucamās garīgās prakses var būt bīstams mums? Mani sauc Kristīna Devī, es esmu transpersonālās psihoterapijas speciāliste, un es palīdzu cilvēkiem atrast ceļu pie sevis, dziedināt savus ievainojumus un kļūt veselākiem savā veselumā. Jāsaka, es pati esmu nogājusi garu ceļu pie sevis, pieredzot dažādas ezotēriskas zināšanas, pieredzes un ejot tādu garīgu prakšu ceļu. Un tas, ko es piedzīvoju, bija daudz ko varbūt, kas varbūt bija lieki, ja, kas man radīja daudz vairāk grūtību un pārdzīvojumu un ciešanu, tāpēc, ka man nebija informācijas. Šobrīd, kad es arvien vairāk sāku saprast, kā strādā mūsu ķermenis, kā strādā psihe, es arvien vairāk saprotu, cik daudzās pieredzēs mēs ejam un piedzīvojam dažādas psihiskas problēmas, retraumatizējamies un varētu teikt, ka ejam tādus papildus ciešanu apļus, no kuriem mēs varētu arī izvairīties. Un tas pirmais, ko es gribētu teikt, ka, protams, ka šos garīgo ceļu meklējumus, īpaši tādus kardinālus un ezotēriskus, uzsāk cilvēki, kuri iekšā jūtas ārkārtīgi nelaimīgi, tukši. Tie ir cilvēki, kuri ir piedzīvojuši kaut kādas ļoti dziļas bērnības traumas. Tās bērnības traumas varēja būt dažādas. Nevienmēr, kā es saku, mums ir kaut kas jāvaino vai jākritizē, tie apstākļi vai vecāki, tā vienkārši notika. Tie var būt cilvēki, kuri ir auguši ģimenē ar atkarībām, līdzatkarībām, kuri ir pieredzējuši emocionālas, fiziskas, psiholoģisku vardarbību un tā tālāk. Un tie ir cilvēki, kuri meklē mierinājumu savām ciešanām, kuriem iekšā tik ļoti sāp un iekšā ir tik liels tukšums, ka viņi ir gatavi noticēt jebkam un jebkuram, lai tikai viņiem paliktu vieglāk. Un tāpēc viņi, nedomājot, metās iekšā jebkādās pieredzēs tikai, lai tad, kad viņi sajūta kaut kādu šo labāko sajūtu, lai viņiem būtu labāk. Taču mūsu ķermenis, mūsu organisms, mūsu psihe, jā, ir tik ļoti gudra, tad, kad mēs esam piedzīvojuši kaut kādas traumatiskās pieredzes, viņi visiem spēkiem mēģina izmainīt mūsu realitāti, mūsu iekšējo realitāti, mūsu uztveri, to, kā mēs redzam, to, kā mēs piedzīvojam šo pasauli, lai mēs varētu turpmāk izdzīvot. Veidojās mūsu raksturs, mūsu smadzenes strādā savādāk, jā, vairāk ir aktīvāk šajā izdzīvošanas režīmā, mūsu hormonālā sistēma, elpošanas sistēma, viss mūsu ķermenis kaut kā mēģina sagrupēties, lai mēs varētu turpināt dzīvot. Tad, kad mēs ejam šajās pieredzēs, nedomājot, neizmantojot šo savu kritisko domāšanu, šo savu tādu apzinātību, jā, īpaši tās var būt kaut kādas ļoti spēcīgas elpošanas prakses, tās var būt ajavaskas ceremonijas, tās var būt sēnes vai kaut kas cits, kur cilvēks dodās vienkārši tajā pieredzē, tā kā lec no klints lejā, un bieži atverās šie tādi ievainojumi, notiek retraumatizēšanās, jā, kur psihe netiek galā, kur smadzenes netiek galā ar to situāciju, un cilvēki var piedzīvot dažādas psihozes. Tas nozīmē zaudēt saikni ar realitāti, izlidot ārā no ķermeņa, disociēties. Un tādā veidā arī pieredzot dažādi šīs tādas pieredzes, kuras nepalīdz, jo viņas nav saiknē ar realitāti.
Tā ir arī tāda sava veida aizbēgšana. Un tā atgriešanās atpakaļ ķermenī ir ļoti, ļoti sāpīga, tāpēc, kad viens ir šī tāda izlidošana tajā eiforiskajā, garīgajā, kas ir labi, bet tas uzdevums vienalga mums ir atgriezties šeit, šajā ķermenī, šeit uz zemes, dzīvot savu dzīvi, turpināt dienu no dienas, dzīvot savu dzīvi. Un tas ir tas izaicinošākais. Es šo reizēm vēlos salīdzināt ar tādu, varbūt, tādu mazbērnu pieredzi. Kad mēs ilgstoši esam iestrēguši kaut kādā posmā, tad tā izlaušanās uz ārpusi, ja, ka mēs pēkšņi pieredzam kaut ko, varbūt tāda ekstātiska pieredze, kura vienmēr mūs atkal iedzīst dziļāk, kaut kur tādos dziļākos līmeņos, mēs vienmēr saņemsim šo tādu atkritienu atpakaļ. Un tā, diemžēl, strādā mūsu ķermenis, mūsu hormonālā sistēma, jo mūsu ķermenis nav paredzēts dzīvot eiforijā. Mums ir vajadzīga šī homeostāze mūsu ķermenim, lai visas mūsu sistēmas atnāk atpakaļ izlīdzinās, lai mēs varam turpināt dzīvot, tad vienmēr pēc ekstāzēm būs atkritieni. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka mēs varam šo dziedināšanās ceļu, šo garīgo ceļu pie sevis iet solīt pa solītim. Iedomājieties mazu bērniņu, kurš vēl nav gatavs satikties ar kaut kādu pieredzi, ar kuru viņš būtu gatavs satikties 16 gados. Viņš noteikti retraumatizēsies, jo viņa psihe, ja, viņa prāts, viņa smadzenes nav gatavas tam, kas ar viņu notiek. Un tas pats notiek ar cilvēkiem, kuri dodās šajās ekstrēmajās pieredzēs, kad viņu prāts nav sagatavots. Ja, viņu psihe nav gatava pieredzēt to, jo viņi pēc tam netiks galā. Tāpēc tas, ko es pieredzu arī strādājot psihoterapijā, kad cilvēki pēc šīm pieredzēm ļoti bieži piedzīvo panikas lēkmes, trauksmi, veselības problēmas, depresiju, ja, jo apziņa nav nobriedusi, cilvēks netiek galā ar to, kas ar viņu notiek. Un tāpēc es ieteiktu cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas psihiska rakstura problēmas, dziļas depresijas, diagnozes, vai kuri apzinās, ka viņi ir pieredzējuši bērnībā kaut kādu vardarbību, dziļas traumas, ja, kur viņi nav sajutuši šo mīlestību, pārdomāt tajā, kur viņi iet iekšā, patiešām pārdomāt. Jo tad, kad mēs ejam šo ceļu secīgi, tad mēs nepiedzīvojam šīs atkārtotās traumas, no kurām pēc tam ir grūtāk tikt ārā, un tāpēc ir šī secība ļoti vajadzīga. Un tas ir tas, ar ko nodarbojās psihoterapija. Un, protams, ir svarīgi atrast savu speciālistu, kurš jums palīdzēs. Un tā ir tā atslēga, atrast to cilvēku, kurš jūs uzrunā, kuram jūs uzticēsiet to savu sāpi, kuram jūs uzticēsiet šo savu dvēseli, un kurš jums palīdzēs doties šajā ceļā uz veselumu, dziedināt to, kas ir nedziedināts, to, kas ir palicis, iestrēdzis šajā pagātnē, un to, kurš joprojām ilgojās pēc kaut kādiem brīnumiem, jā, jo brīnumi nenotiek. Mana pieeja ir tāda, ka mēs nevaram atrisināt problēmu tajā situācijā, kurā mēs esam. Priekš manis psihoterapija ir arī izaugsme, un es strādāju ar sievietēm ne tikai palīdzot viņām ieraudzīt sevi, apzināties sevi, sajust sevi, bet tā ir arī savā ziņā tāda psiholoģiska, ne izglītošana, bet viņas arvien vairāk apzinās to, kas ar viņām notiek. Un šī dziedināšanās, kurā viņas pieredz šo dziedināšanos kopā ar šīm zināšanām, vēd šo sievieti šajā izaugsmas ceļā, un tā ir tā
mans veids, kā es palīdzu sievietēm. Es viņas neglābju, es neesmu dziedniece, kā reizēm cilvēkiem šķiet, tāpēc, ka es ticu, ka mēs nevaram izdziedināt otru cilvēku. Katrā cilvēkā pašā ir šis dziedinošais potenciāls, kā viņš pats var sevi izdziedināt. Tāpēc es palīdzu cilvēkam savienoties pašam ar sevi, savienoties ar savu es, ar savu ķermeni, ar savām emocijām, ar savām sajūtām un arvien vairāk atgriezties šajā veselumā, lai atklātu sevi jēgu, atklātu savai dzīvē jēgu un dzīvotu kvalitatīvāku un jēgpilnāku dzīvi. Ja tev uzrunāja šis video, es priecāšos, ja tu ieliksi atzīmīti patīk vai padalīsies vai ierakstīs komentārā, kā tev atsaucās tas, ar ko es padalījos. Un, protams, ja tu vēlēs strādāt individuālā psihoterapijā, tad šeit atpakšā būs mana mājaslapa, kurā tu ieejot var pieteikties uz bezmaksas sarunu un sākt šo ceļu pie sevis saudzīgu ceļu, kurā katrs solītis seko nākamajam solītim. Jā, tas arī šodien viss.